ir vienalga, kurā vietā mēnesis atrodas vai te. Saules enerģija, kas ir saules vēja un kas tie ir pa principiem, vai tie ir rentgena starojums, vai tas ir vēl kaut kas cits. Nav svarīgi, bet būtība ir tāda, ka saule reāli ietekmē Zemi. Un vai Zeme atrodas saulē šinī pusē vai šinī pusē? Absolūti ietekmē ir pilnīgi vienāda. Un šeit var arī iet dziļāk šinī tēmā. Kāpēc ir 4 debes puses, vai tāpēc, ka saule parādās vai vienā vai otrā vietā virs horizonta. Vai tāpēc, ka saulē šķidra masa, kam magnētiskā lauka izpausme ir polos, kur ir ziemeļpols un dienvidpols. Saulē kā vispār var būt dienvidpols un ziemeļpols. Bet princips ir tāds, ka šķidra viela kustās savādāk. Šeit ap asi, ap kuru viņa rotē, un savādāk, kur ir ekvators. Šķidrai vielai ekvators sadalās 4 principos, un principā no saules uz Zemi tiek raidīti 4 veidu enerģijas. Tas ir tas, ko Ivo stāsta. Ja, kad, tas ir tas saules kalendārs, kas ir paslēpts senākajās zināšanās. Šeit arī viens tāds no zinātniskajiem jaunākiem atklājumiem, ja, kad visu laiku domāju, ka mēs esam galaktikā piena ceļa sastāvdaļa, bet izrādās, ka mēs tomēr esam mini galaktika, kas ir ieceļojis lielajā galaktikā iekšā. Tas ir 10. gada, ja nemaldos, zinātnieku atklājums. Un mēs labi zinām, ko nozīmē šķērsot jūras ekvatoru, kāpēc Neptūna svētkus svin. Mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē šķērsot saules ekvatoru, kad ir saulgrieži, Jāņa, Ziemassvētki. Ja? Un tas, ko runā pa 12. gadu, es nezinu. Tā daži stāsta, ka 12. gadā mēs šķērsojam galaktikas ekvatoru. Vai tas būs saistīts ar frekvenču maiņu, vai tas būs saistīts ar vēl kaut ko? Man nav nejausmas. Un tā mēs pamazām aizgājām, pa tādiem sīkumiņiem aizgājām līdz saules enerģijai, par to, ka visas enerģijas, kas ir viļņveidi, ka viņas visas svārstās noteiktās frekvencēs, līdz ar to veidojās matērija. Un nonācām pie saules enerģijas. Un šeit ir māju kultūras atstātās liecības. Mēs arī nezinām, vai tie māji paši izdomājuši to, vai viņiem tas tika iedots pirms 5000 gadu. Bet tas ir saules kalendārs, kur ir visas saules enerģijas. Tie 20 principi, ko Ivo stāstīja, 13 vibrācijas, 4 virzieni, ko izstaro saule. Un šeit, es nezinu, vai tas ir māju kalendāra attēlojums vai kas, bet šeit ir saskatāmi principi, kas ir kosmogrammu veidā, kur ir 13 vibrācijas, kas ir saules vibrācijas, kur ir 20 vienības, kas ir saules enerģijas vienības, kur ir 4 virzieni. Šeit ir 13 saskatāms, kas atsevišķi pārplūst vienā otrā. Es nezinu, vai tas ir māja kalendārs, es nezinu, kas tie tādi ir. Bet tās arī ir zinātnieku versijas, ko arī jau daži jau bīda hipotēzes par to, ka tā ir elementāra lieta, kā ir ķīniešu valodā hieroglifi, kas izsaka veselus teikumus. Tāpat kosmosā ir savu veidu simboli, kas izsaka veselu informācijas paketi. Un ja mēs pieņemam to, kad iebraucot citas valsts robežās, mums stāv priekšā ceļazīmes ar kādu ātrumu pārvietoties, tad, kā Dievs saka, kas apakšā, tas augšā, nav brīnums, ka tās ir vienkārši ceļazīmes. Un kas ir teicis to, ka tie, kas tās ceļazīmes te mums izliek, ka viņi ir slikti? Vai tās atkal nav tās sistēmas, lai cilvēkam ir iestāstīts, ja jūs gadījumā kādu satiekat, tur nolaižās kaut kas un izkāp ārā ar antēnām. Jūs zinat, kad ir jābēg. Vismaz nevajag lekt virsū, bet jābūt mierīgam un jāmēģina aiziet projām. Tas varbūt ir iestāstīts. Viņi varbūt ir laipni. Varbūt viņi mums rāda, kādi noteikumi šeit darbojās.
Viens no viedokļiem tikai. Un šeit ir tas saules enerģijas kalendārs, ko glabājuši māja, ko noteikti Ivo zina vairāk pastāstīt nekā es. Bet tas arī ir tikai schematisks uzmetums, ja, kad 13 vibrācijas, 20 principi, 20 tāpēc, ka cilvēka diapazons, 13 tāpēc, ka vienkārši smuki dalās uz pusēm. Es nezinu, tas nav, kā saka, mans uzdevums to pateikt, ja? Bet es stāstu, ka tādi principi eksistē, kurus mēs neņemam vērā. Mēs dzīvājam pēc koordinātēm, kurā vietā atrodas Zeme Saulē, kuram īstenībā nav nekādas nozīmes, jo Saule uz visām pusēm dod enerģiju. Un pieņemsim to, ja mēs paņemam vienkārši piemērs, mēs paskatāmies, kāda ir mūsu 7 dienu nedēļas cikls, un apskatāmies, ka Saules enerģijas cikls iet 13 dienas. Un līdz septītniekam, līdz centram, cilvēks pieliek piepūli. Pēc 7 līdz 13 jau apkārtēji apstākļi viņam palīdz. Daba palīdz. Kāda ir mūsu nedēļa? Mēs līdz piekdienai tiekam. Pēc tam mums ir atpūta. Sestdienu, svētdienu mēs izlaižam. Kam vairāk palīdzēt, ja jau mēs 2 dienas esam nohaltūrējuši? Mēs atkal, šitā visa bilde apgriežās uz šitā te otrādi, un mēs atkal sākam kāpt no jauna. 1, 2, 3, 4, 5. Atpūta. 6, 7. Tajā laikā, lai izmantot tos apstākļus, kas cilvēkam ļauj īstenot resursus, sasniegt mērķus, paļāk atkal viss apgriežās otrādi, atkal sākam pirmdienu, otrdienu, trešdienu. Tas tikai tā viela pārdomā. Tas nav aicinājums uz kaut kādu revolūciju. Tas ir 20 reiz 13 cikls, Saules enerģijas gada cikls. Zināt, kas ir 260? Tie ir 9 mēneši. Tas ir tas laiks, kurā veidojās cilvēks uz zemes. Tie ir tie principi, pēc kuriem visa matērija uz zemes veidojās. Nav svarīgi, vai tas ir ražošanas process, vai tas ir kāds mērķis, vai programma, ko cilvēks cenšas realizēt. Tā ir materiālā pasaule. Un kāpēc tie principi nekur neparādās? Tādā veidā no noslēptās informācijas, no nepateiktām lietām rodās disbalans starp simboliem un sistēmām. Tos atžgānos principus, kas īstenībā ir atžgāņos poguļu karaļvalsts šinī pusē spogulim. Mēs iemācāmies bērnībā. Un šeit ir viens princips par viltus sajūtām. Es iedošu vienu piemēru no mūsdienas, kad apjucis cilvēks, kāds bija uzzīmēts tajā pelēkajā zīmējumā, ir atnācis mājās, kur viņu gaida ģimene. Un nav svarīgi, tas ir vīrietis vai sieviete. Šai ģimenei ir bērni. Bērni ir atnākuši tīri un balti, tādus, kādi jūs redzējāt tur, tajā bildē ar tām bumbām. Viņi ir tīri un balti, un viņi ne tikai ar acīm, ne tikai ar degunu, ne tikai ar mutīti, ar rociņām viņi iepazīst šo pasauli. Viņiem ir tāda priekšrocība, ko ir aizmirstuši pieaugušie cilvēki. Tās ir sajūtas. Viņi fiksē šo pasauli arī ar sajūtām. Un atnāk tāds cilvēks norūpējies, sagrauts, saspiests, sapresēts, atnāk mājās saguris, viņam nav enerģijas. Tas bērns jau jūt, ka viņam nav enerģijas, viņš ir izsmelts. Un tāds saguris cilvēks atnāk mājās, ierauga savu brīnumiņu un pasmaida. Un bērns pierģistrē, galīgi izsīcis, noguris, bet smaida. Viltus sajūtas viņš piefiksē. Un pēc tam mēs visi brīnamies, kad pirms vēlēšanām parādās plakāti ar solījumiem un smaidiem. Un pēc tam pēc vēlēšanām bez sirdsapziņas pārmetumiem. Daru, ko gribu. Un ko mēs viņam varam pārnest, ja tas tā bērnībā tiek parādīts? Un kas to nosaka? Sistēma, apstākļi.
Un šeit ir tas princips. Zem kā esam dzīvojuši visu laiku šito. Zem bailēm un varas, kur valda veselīgā konkurence, un es lietoju pēdiņas veselīgā konkurence. Un tas ir laiks, uz kuriem pūš pārmaiņu vējš. Uz laiku, kad būs vienotība un sadarbība. Un sadarbības principi balstīsies uz to, kas kam ir labs, ar ko mēs varam apmainīties. Kādus virzienus pareizos mēs varam izvēlēties, nevis skatīties pagātnē uz neizdevušamies principi virzieniem. Apkopot visus spēkus un resursus, pieredzi, zināšanas. Un šeit es gribu apgāst vienu mītu, ko arī cilvēkam kāds ir iestāstījis, nezinu kāpēc. Zinātne stāsta, vēl tik daudz nezināmāk, vēl tik daudz cilvēkam jāmācās. Garīgā pasaule stāsta, kad ir nesaprotamas lietas. Jā, es piekrītu, ir nesaprotamas lietas, bet mēs dzīvojam mūsu dimensijā, kur ir noteiktas robežas, kuras mēs varam saprast. Un jau paklausoties šeit klātesošo runās, jau rodās iespējas, ja mēs visi saliekam tās zināšanas kopā, tas ir mīts, ka mēs visu nevaram uzzināt, ka mēs visu nezinām. Tas ir iestāstīts, mēs visu varam zināt. Tikai lieta ir sadarbībā, nevis konkurence. Tad mēs varam sakult šo informācijas okeānu un atdzīvināt. Un ar ko sāku? Ar domu biedriem. To arī beidzu. Paldies, ka klausījāties.